Es sveicināts skatītāji, klausītāji! Es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji. Un pats galvenais nedrīkst aizmirst tos ostītājus. Iepriekš es aizmirsu ostītājus. Un čeku reku. Lūk šāds komentārs. Piedod, Dairi, ka tik nesmuki sanāca. Piedod, lūdzu. Nevar aizmirst ostītājus. Tev tiešām taisnība. Labi, dārgie draugi, ar ostītājiem esam tā kā tikuši galā. Jātiek skaidrībā būs tomēr ar reklamētājiem. Precīzāk reklamētājām. Pēdējā laikā kaut kāds trākums ir piemeklējis Latvijas YouTube audiovizuālā satura veidotājs. Es nevaru saprast, kas tas ir. Pilnīgs trākums! Pilnīgs! Es vienkārši nesaprotu. Video iznāk ļoti reti. Un kad viņi iznāk, tikai tāpēc, lai reklamētu. Piedevām reklāma ir diezgan tāda uzmācīga. Varējāt taču kaut kā, kā lai to saka, smalkāk integrēt visā tajā pasākumā iekšā. Bet šodien bija kronis pilnīgi visam. Šie jaukie video, aiziet! Labdien! Labdien! Šis ir Ziemassvētku. Oho, jā. Mūsdienās ir diezgan vienkārši iekļūt telefonos. Tāpēc noliec telefonu malā un ej izbaudi svētkus kopā ar ģimeni. Malači, draugi, Huawei! Malači! Riktīgi labi! Tas jums riktīgi labi izdevās! Es nezinu, varbūt tās jaunkundzes nemaz nezināja, ka viņas visas reklamēs Huawei telefoniņu. Es, protams, saprotu, naudiņu katrs pelna kā māk. Un naudiņa šajā pasaulē, diemžēl, ir ļoti vajadzīga. Dārgie draugi, tomēr apdomājieties, neliekiet savus telefonus tomēr malā. Kaut drusciņ paskatieties, pavisam nedaudz, jo es paskatījos savu YouTube statistiku. 60% skatījumu nāk tieši no mobilajiem telefoniņiem. Sagadīšanās. Nedomāju viss. Dārgie draugi, LV Jārāns nav jaunkundze un viņš nemaz neievietoja tādu video. Viņš ievietoja tikai parodiju, kas diezgan laba un viss ir forši. Piedod, Jārāni, ka es ievietoju tevi tajā video. Tev vienkārši ļoti labi šī parodija sanāca. Tāpēc es domāju, kāpēc gan neielikt? Grēks neielikt, paši saprotiet. Tātad, kā mēs varam redzēt, šis mums ir skatītājs. Tas, laikam, mēs. Kas reāli šorīt notika? Tūlīt nodemonstrēšu, paši sapratīsiet. Tas bija kā spļāviens sejā abonentiem. Dārgās jaunkundzes, nevar tomēr tā darīt. Es nevēlos padarīt Latvijas YouTube par kaut ko, vienkārši lai reklamētu. Protams, reklāmas ir labas, protams, reklāmas ir jaukas un vajag, jo gribās jau tomēr no sava hobija kādu arī atdevīti finansiālā un rodas arī kaut kāda motivācija to darīt. Tas viss ir forši, viss ir jauki, bet nevar tā darīt. Vai tiešām ir jāspļauj sejā saviem abonentiem? Vai tiešām tas ir jādara? Nopietni. Vēl jau Latvijas YouTube'ā netrūks trakumu. Es esmu pieredzējis YouTuberīšus, kuriem ir 50 abonenti un jau donationi. Ārprāts. Dārgie Latvijas YouTube satura veidotāji, apdomājieties. Nevajag tā darīt. Jādzīvo cilvēcīgi, jātaisa skaistu saturu, foršu saturu, interesantu saturu. Galvenais, lai tev pašam patiktu. Protams, tas aizņems laiku. Protams, vajadzēs varbūt arī kādu kapitālu ieguldījumu, kamerā un tā. Novēlējums visiem. Dzīvojiet draudzīgi, lai draudzība ienāk jūsu sirdīs, nevajag konfliktēt nevienam ar otru Latvijas YouTuberu. Jo, paši saprotiet, YouTuberi, mēs tā jau esam reāli maz. Reāli maz. Ar jums kopā bija Edgars. Paldies par jūsu skatījumu, paldies par jūsu uzmanību. Uz drīzu tikšanos!